Rutes 2. nodaļa, 23. pants. Tā viņa turējās pie Boāza kalponēm, lasīdama vārpas, līdz miežu un kviešu pļaujas beigām, tad viņa atgriezās pie savas vīramātes. 3. nodaļa, 1. līdz 4. pants. Tad Naamija, viņas vīramāte, viņai sacīja: Mana meita, vai lai es nemeklēju tavu vietu, kur tev labi klāsies? Un vai Boāzs, pie kura kalpiem tu esi bijusi, nav mūsu radinieks? Lūk, šonakt viņš vētīs miežus piedarbā, tādēļ mazgājies un svaidies, uzvelc savas jaunās drēbes un noej uz piedarbu, bet nerādies tam vīram, pirms viņš nav pabeidzis ēst un dzert. Bet kad viņš apgulsies, ievēro to vietu, kur viņš guļ, tad ej pacel segu no viņa kāju galiem, noklāj to līdzās un apgulies uz tās. Tad viņš tev teiks, kas tev jādara. 4 mēneši kopš šī brīža Rute strādā uz lauka ar citām sievietēm līdz ražas beigām. Uz lauka ir strādnieki, Boāzs un Rute. Rute savāc pāri palikušo, tas notiek ar nabadzīgiem. Nespēj neko atļauties. Tas nerada bagātību, bet lai vari nopirkt ēdienu, tikai lai izdzīvotu. Rūte ir izdzīvošanas stāvoklī, dzīvo pilsētā un dodas uz lauka strādāt līdz ražas beigām. Pēc ebreju kalendāra tas ir 4 mēneši. Viņa atrada labvēlību Boāza acīs, jo lika palikt tuvu viņa strādniecēm, un viņa paklausīja instrukcijai. Vīramāte Naamija sauc Ruti un saka: vai lai es nemeklēju vietu, kur tev labi klāsies? Atskatoties, kāpēc tā Naamija saka, tie ir vārdi no Dieva, tā ir gudrība no troņa, kas plūst pie Naamijas un tiek nodots Rutei. Atskatoties, kad Rute atstāja savus radiniekus, cilvēkus un pieķērās vīramātei un dodas uz vietu, kuru nezina, kas nav ģimene, kultūra ir pilnīgi atšķirīga, ko viņa zina. Ir sēkla, ko Rute sēja, izlēma celties un doties meklēt darbu uz lauka, lai nodrošinātu vīramāti, lai rūpētos par viņu. Tā ir tīri raža no sēklas, ko sēja 4 mēneši atpakaļ. Tā ir sēkla, kad izlēma piecelties no bēdu vietas, kauna vietas, upura vietas, pagātnes sāpēm, piedzīvotā, un dodas uz lauku, kur atrod labvēlību, Boāzu. Pēc ražas viņa vēl joprojām paliek uz lauka. Vīramāte saka: vai lai es nemeklēju tavu vietu, kur tev labi klāsies? Naamija meklē vietu Rutei, tāpēc, ka ir sēkla, ko Rute sēja 4 mēneši atpakaļ, kur viņa izlēma teikt: tavi cilvēki būs mani, tavs dievs būs mans dievs. Kad viņa izlēma celties no tās vietas. Es domāju, ka Rute un Naamija dzīvoja vienā istabā. Es pieņemu, ka viņām nekā nebija un atrada istabu, kur apmesties pilsētā, mazā istabā. Ciešā situācijā, limitētā situācijā, kur vajag elpošanas vietu. Un ja neesi uzmanīga, tad var nosmakt, ja neatrodi cerību Dievā. Salamana pamācības 13.12. Cerība, kas mazinās, grauž sirdi, bet ja piepildās, ko sirds kāro, tad tas tiešām ir dzīvības koks. Varbūt tava cerība ir atlikta un esi šaurā situācijā. Dievs saka: 4 mēneši no šī brīža, vai lai es nemeklēju vietu, kur tev labi? Rute 4 mēneši strādāja un nezināja, ka Boāzs ir radinieks, ka ir cerība, situācija, kas radīs nodrošinājumu viņai. Nebija nekādu nojausmu. Dievs parāda tev kādu kāzu bildi, ģimeni, panākumus, veselību, gaismu, bet neparāda tev procesu. Dievs grib noņemt tavu veidu, kā tu dari lietas, un grib spēcināt tevi darīt lietas Dieva veidā. Rutei nav nojausmas, bet Naamijai ir plāns, kas nāk no Dieva. Naamija vienmēr pa mājām, bet pēkšņi viņai zināms Boāza grafiks. Varbūt tāpēc, ka tas ir pārdabiski. Nedzenies pēc praviešiem,
Atrodi, ko svētais gars saka. Naomija runā no svētā gara. Svētais gars runās uz tevi, viņš ir blakus. Svēto garu var apklusināt, ja dzenies pēc praviešiem. Naomija saka, ka Boās šonakt būs uz kuļamās grīdas. Tā ir vieta, kur labības graudi tiek atdalīti no pelavām. Tā ir arī vieta, izpratnes vieta, kur izproti, kuras lietas vajag un kuras nevajag. Vieta, kur izpaust atklāsme par lietām, kas ir svarīgas un kas nav. Tā ir pēkšņa lieta, kas notiks Rutes dzīvē. 4 mēneši kopš šī brīža tas var būt tāpat priekš tevis. Dievs daudziem no jums dos instrukciju oktobrī, un tev jārīkojas pēc tās. Instrukcija nāks no viņa vārda un svētā gara. Tas nav laiks meklēt cilvēkus, bet laiks saprast Dieva balsi. Tev jāuztver Dieva balss oktobrī. Naomija Rutei deva instrukciju. Mazgā sevi, svaidi sevi, uzvelc labās drēbes un ej uz kuļamo grīdu. Šī instrukcija iestata gaidas. Kad tu dzirdi Dieva balsi, tas rada ticību, sagaidīšanu. Dažreiz var saņemt tik daudz 10 minūtēs lūkšanā 2:00 naktī, nekā konferencē. Tikai 10 minūtes pielūdzot un zemojoties Dieva priekšā, un Dievs sāks atbrīvot gudrības vārdu un instrukciju tev, kas pagriezīs tavu dzīvi nākamajos 4 mēnešos. Ir lietas, kas ieņems vietu dēļ tā, ko darīsi šo mēnesi. Kamēr viņa sevi mazgāja, svaidīja, plēsa strēmeles, šaubas, atraitne, viņa vēl joprojām nesa atraitnes negodu. Sirdī, kad sevi svaidīja, tas nāca nost un tērpa sevi jaunā tērpā. Atlaižot veco, kā darīja lietas, veco dzīvi, skumjas, sēras, varbūt aizņemts uz lauka un joprojām sērot sirdī. Tu varbūt esi aizņemta darīt lietas un joprojām sēro par pagātni sirdī, un Dievs vēlas noņemt sēru apģērbu nost no tevis. Paklausot viņa instrukcijām šajā oktobra mēnesī, nebaidies no tā, kas apkārt notiek. Klausies Dieva balsi, neignorē apkārt notiekošo, esi modra, bet neuztraucies. Dievs vēlas, lai atrodi mieru vētras vidū. Viņa dodas naktī, tā ir tumšākā dienas daļa, mazāk aktivitātes, baiļu šaubu laiks, jo tumšs nav saules, tu neredzi lietas. Naktī cilvēki nav aktīvi kā dienā. Viņai tika dota instrukcija, kad tas neizskatījās sekmējoši, viņai bija 24 stundas pateikt jā, kurš ietu naktī uz lauku, un kad viņa iet, viņa vēro Boāza slepenībā un piesardzīgi, jāslēpjas, kamēr paēdis, padzeras un aizmigs. Dieva instrukcijas nešķiet sekmējošas, ja Rute paliktu mājās un nepaklausītu, jo ir nakts vai ietu 4 pirms gaismas. Boās cēlās pusnaktī, un viņai vajadzēja iet pareizajā laikā, paklausīt instrukcijai tā, kā tā tika teikta. Dievs tev kaut ko teiks, un tas ir uz tevi, ka tu paklausi. Tikai tu vari to izdarīt, tāpēc Dievs tev dod šo instrukciju. Naomija deva instrukciju Rutei. Pievērs uzmanību, kad viņš apguļas pēc ēšanas un dzeršanas, un tad viņš tev teiks, ko darīt. Tā bija dievišķa instrukcija. Nākamajos 4 mēnešos Dievs dzemdēs lielas un varenas lietas caur tavu dzīvi. Atver sirdi, saņem no Dieva instrukciju.